5. dienā pēc Rīgas lielveikala traģiskās sagrūšanas joprojām gaisā virmo simtiem jautājumu, kas skar gan ceturtdien notikušo, gan to, kā varētu tikt mainīta būvuzraudzības sistēma kopumā. Saulaicīgas un kvalitatīvi pilnvērtīgas jaunceļamo objektu drošības pārbaudes. Mēs aicinājām uz studiju Rīgas mēru Nilu Ušakovu, kā pašvaldības galveno atbildīgo par pilsētas būvvaldi un attīstības projektiem Rīgā, lai vaicātu par uzraudzības sistēmas maiņu, gaidāmajām pārbaudēm Rīgā un kurš par tām maksās, kā arī citām nesen celtām un potenciāli nedrošām ēkām, kā arī to vai atrunas argumenti un paziņojumi par traģēdijas iemesliem un izmeklēšanu jau netiek izmantoti politiskiem mērķiem. Par Zolitūdē esošā lielveikala Maksima sabrukšanu, kurā gāja bojā 54 cilvēki un vēl 29 ievainoti, valsts prezidents sacījis, ka tā ir milzīga skaita neaizsargātu cilvēku slepkavība. Premjers to nosaucis par smagu noziegumu, kas ātri jāizmeklē un jānoskaidro vainīgie. Bet kā jūs, kā Rīgas pašvaldības vadītājs, kā jūs saucat un vērtējat šo ceturtdienu Zolitūdē notikušo? Es nevaru nepiekrist šai situācijai. Šai situācijai es pilnīgi piekrītu gan prezidentam, gan premjeram. Tas ir viens, un absolūti skaidrs, ka tā ir liela traģēdija kopš 91. gada, kopš Latvija pastāv kā neatkarīga valsts. Šai situācijai līdz pēdējai dienai galvenais uzdevums visiem bija nodrošināt, lai glābšanas operācija izdotas, un lai izdotas izglābt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Tā bija prioritāte numur 1, un tagad ir 2 uzdevumi. Pirmais uzdevums ir atrast vainīgus un arī pārliecinātos, ka tie vainīgie arī atbilstoši tiek sodīti. Un nākamais uzdevums arī mainīt sistēmu, lai tādas situācijas un tādas traģēdijas vairs neatkārtotos. Ko jūs ar to sistēmas mainīšanu saprotat? Ja mēs runājam par sistēmas mainīšanu, esmu pārliecināts, ka valsts būvinspekcijas likvidācija bija absolūta kļūda, tāpēc, ka būvvaldēm ir pavisam cita gan kapacitāte, gan tiesības. Un pēc būtības pašvaldību būvvaldes strādā pēc uzņēmuma reģistra principa. Viņi reģistra dokumentus, pārbaudot, vai tie dokumenti atbilst normatīviem aktiem, vai visi zīmogi un paraksti ir salikti, kā ir jābūt, vai tie paraksti un zīmogi ir no cilvēkiem, kam ir atbilstoši certifikāti, bet viņi praktiski nepārbauda pašu būtību. Tāda ir patreiz būvvaldes kompetence. Lielā mērā tas nav saistīts arī ar resursiem, ar kapacitāti, ar to, ko būvvalde spēja inženieriski vai eksektajā jomā izdarīt un kontrolēt. Mums nav problēma ar resursiem, mums nav problēma nolgot cilvēkus ar atbilstošu izglītību. Mums tādi cilvēki arī ir, bet ja viņiem nav tiesību, tad no tā, vai tur būs klāt vēl papildus 10 cilvēki, nekas nemainīsies. Līdz ar to mainīt būvniecības likumu būtu ārkārtīgi svarīgi, jo visa tendence pēdējos gadus bija maksimāli liberalizēt šo jomu. Tie paši Zolitūdes objektu īpašnieki, viņi ļoti aktīvi atklāt lobē vēl tālāk liberalizāciju. Un Saeima daļu no viņu priekšlikumiem ar atbalstīja, nepilnā apjoma tikko. Tas bija pirms, ja es nemaldos, pusgada vai gada, es tagad varu kļūdīties. Bet bija taču kārties izmaiņas būvniecības likuma, ko inicē tieši Homburga grupa. Un es uzskatu, ka no šī liberalizācija tas nav pareizi. Piemēram, mēs tagad runājam par to, ka mūsu būvvaldes speciālisti pārbauda tos objektus, kurus būvē vai rekonstruē un un arī tālāk viņi pārbaudīs arī tos objektus, kur piedalās citas kompānijas vai citas personas, kas bija tā Zolitūde. Piemēram, ir objekts, kur ir tas pats būvu uzraugs, kas bija Zolitūde. Tas nav normāli patreiz situācija, ka viņš turpina strādāt arī cita būvniecība, kā būvu uzraugs. Lūk, šīs pārbaudas likuma kontekstā. To viņi patreiz var darīt, un ja viņi atradīs kaut kāds pārkāpumus, viņi varēs apturēt būvu atļauju un tālāk domāt, kā rīkoties. Bet ja mēs runājam par to, kā pārbaudīt sabiedriski nozīmīgas ēkas, kas jau ir nodotas eksploatācijai, tur viņiem tiesības ir praktiski minimāls. Viņi var vizuāli apskatīties, un ja viņi redzēs, ka ir plaisas vai ir acīm redzamas izmaiņas kaut kāds projekta, kaut kas ir pārbūvēts, sienas ir pārnestas, tas ir viens jautājums. Bet ja ir lieta par sījām, par skrūvēm vai vēl kaut ko, viņš to vizuāli arī nevar konstatēt. Tad iznāk, ka šīm pārbaudēm faktiski nekāda tālajoša jēga tad nav. Neko tu nevarēsi novērst. Tas ir tas, par ko es runāju visu laiku. Vajag nekavēties tagad, atmetot visu politiku, koalīciju, opozīciju. Šis nav tas gadījums Saeimas pārstāvētām partijām veikt grozījumus būvniecības likumu, lai būtu iespēja būvvaldēm regulāri nosakot to normatīvos, pārbaudīt visu sabiedriski nozīmīgas ēkas, piemēram, reiz 3 gados. Atbraukt un paskatīties, kas tur īsti ir, un arī veicot pēc nepieciešamības arī tehniskas ekspertīzes. Bet konkrētās pārbaudas par kādu naudu tās tiks veiktas, jo pašlaik diezgan daudz viņi tik un tā jau ir paredzēts.
Mēs esam gatavi maksāt par to naudu. Mums nav ar to problēmu. No kura maka no domas tad? Jā. Ja mēs runājam, ir divi varianti. Viens variants atjaunot valsts būvinspekciju. Tas attiecīgi, tad tas ir valsts uzdevums, var paplašināt arī būvvalžu. Attiecīgi budžetam attiecīgi izmaksās. Līdz ar to šajā situācijā mums nebūs problēmu palielināt finansējumu būvvaldī, jo tas ir saistīts tīra veidā ar drošību. Ja mums būs tādas tiesības, mēs šo atbildību uzņemsimies un mēs šo finansējumu atradīsim. Bet resursus noteikti uz kaut kā cita proporcijas rēķina tādā gadījumā. Drošība vienmēr ir prioritāte numur 1 šajā situācijā. Atrisināsim šo jautājumu. Par būvvaldes darbiniekiem, ko jūs esat uz izmeklēšanas laiku tagad atstādinājuši šos 6 cilvēkus, kāpēc ne priekšnieku? Priekšnieks ir iecels amata pagājušajā gadu. Viņš nebija iesaistīts šajā projekta saskaņošanā. Tas ir viens, bet otrais, mēs pārbaudīsim patreiz šos 6 darbiniekus. Tie ir tie cilvēki, kas viņu paraksti ir uz tiem papiriem. Tie, kas patreiz vēl joprojām turpina strādāt būvvaldi, jo parakstu skaits ir lielāks, bet daudzi jau ir prom. Jo mums kopš ir jaunais priekšnieks iecelts amata, jau apmēram 10% ir vai no paša aizgāja, vai no ir atlaist no darba. Reformēšanas process notiek jau kādu gadu būvvaldi. Bet, kad mēs pārbaudīsim šo konkrētu personu rīcību, pirmais jautājums ir pārkāpt kaut kādu normatīvu vai nav pārkāpt normatīvi, un otrais jautājums, ja normatīvi nav pārkāpti un visi paraksti un zīmogi bija salikti atbilstoši likuma prasībām, vai tomēr viņi izmanto visas savas tiesības, lai pārliecinātos, ka šīs projekts ir drošs. Un pēc šīs pārbaudas rezultātiem tiks lemts gan par šo darbinieku nākotni, gan arī par priekšnieku nākotni. Bet priekšniecībai kā cilvēkam, kas vienmēr par saviem padotajiem atbild, arī šajā situācijā nebija jānes kaut kāda atbildība. Ja viņš būtu priekšnieks no paša sākuma, protams, ja viņš ir iecels pagājušajā gadā un viņš pats nebija iesaistīts šo projektu saskaņošanā, tad par viņu līdzatbildību vai līdzatbildības nesamību lemsim pēc tā, kad būs pabeigta pārbaude par šiem 6 konkrētiem cilvēkiem. Ja mēs runājam par ekspertiem, tagad ir daudz dažādu izmeklēšanas komisiju. Līdzās oficiālai policijas izmeklēšanai neatkarīgās ekspertīzes grasās pasūtīt Maksimu, arī paši būvnieki, arī dēlni aicina premjeru veidot komisiju. Traģēdijas cēloņu izvērtēšanā saprot, ka arī būvvaldes vadītājs vērtēs darbinieku lomu un doma aicina veidot sabiedrības komisiju un tā tālāk. Vai tajā visā nepazudīs jau pati izsekošanas būtība, vai tas nevar samudžināt tikai visu procesu? Tik daudz dažādu uzraudzības un meklēšanas komisiju. Galvenais darbs ir valsts policija, un valsts policija ir visu kompetenci un resursi, un to, ko es redzu arī, kā viņi strādā, man arī nav nemazāk šaubu, ka viņi to izmeklēšanu pabeigs veiksmīgi. Bet mēs redzam, ka ir ārkārtīgi liela uzmanība no sabiedrības puses, kas arī ir pilnīgi loģiski un dabiski, un tas ir saprotams, un tā arī ir jābūt. Šajā situācijā mana iniciatīva ir, ka vajag ir nepieciešams izveidot sabiedrisku izmeklēšanas komisiju, kura, piemēram, pašvaldība varētu piedāvāt finansējumu, lai viņi varētu apmaksāt ārvalstu ekspertus un citas aktivitātes, bet pat pašvaldība nekādā gadījumā neiesaistītos komisijas darba. Un es aicināšu Delnu un Providus un, piemēram, Rebaltiku pētniecības centru uzņemties to lomu, vadīt šo komisiju un veikt visas nepieciešamas aktivitātes. Dēlni pateicina premjeru veidot vēl vienu komisiju. Nē, šajā situācijā mēs runājam par sabiedrisku izmeklēšanas komisiju, to ir jādara nevalstiskam organizācijām. Tad būtu viņa pienākums, un mēs esam gatavi šajā situācijā nodrošināt finansējumu. Un ja šīs komisijas izmeklēšana rezultāti būs pateiks, ka Rīgas doma arī ir sava daļa no vainas, tad mēs to arī pieņemsim kā faktu. Jūs minējāt tos ekspertus, ka vajadzētu arī ārvalstu ekspertus piesaistīt, pareizi saprotu? Mums būs ļoti konkrēts uzdevums ārvalstu ekspertiem, kurus pieaicinās būvvalde. 3 uzdevumi proti. Viens uzdevums ir vēlreiz pārbaudīt projektu. Otrais pārbaudīt projekta realizāciju, kādā veidā tas bija izdarīts uz vietas, vai bija pārkāpumi vai atkāpes no projekta. Un trešais pārbaudīt tehnisku stāvokli blakus esošai 12 stāvu māju. Jo šī māja vēl joprojām atrodas būvniecības stādijā, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tur viss ir kārtība, vai nav kārtība attiecīgi, bet to mēs varēsim noteikt tikai pēc ekspertu pārbaudas. Kas ir tie iemesli, kas liektu uz šiem jūs minētajiem 3 jautājumiem atbildēt vietējiem ekspertiem? Jā, man nav nemazāk šaubu, ka vietējie eksperti ir kompetenti un var atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet ņemot vērā sabiedrības ļoti augstu uzmanību pret to, kas notiek attiecībā par izmeklēšanu Zolitūdes traģēdijas gadījumā, es domāju, ka pareizākais būtu pieaicināt cilvēkus, kas ir
no ārvalstīm. Vienkārši, lai sabiedrība būtu droša, ka tie cilvēki nav kaut kāda veida saistīti vai ar būvniekiem, vai ar projektētēm, vai ar pašvaldību, vai ar valdību, vai ar kuru citu institūciju. Vienkārši, lai cilvēki zinātu, šie eksperti ir no ārvalstīm un, attiecīgi, viņi nav nekāda veida iesaistīti vietējā virtuvē. Ja mēs runājam par dažādiem objektiem, tagad tiešām cilvēki burtiski baidās iet iekšā dažādos veikalos, jo smejies vai raud, bet tā situācija var... Es zinu, es saņemu, piemēram, katru dienu entas fotogrāfijas sociālais tīklos, un visas tās fotogrāfijas, visas tās sūdzības tiek pārsūtīts būvvalde. Viens no tiem piemēriem, kas tagad arī ļoti daudz internetu portālos, tā fotogrāfija tiek publicēta, tas ir tirdzniecības centrs Domina, tur arī strādā mūsu ekspertiem. Rezultāti būs attiecīgi, kad viņi varēs to apkopot un pasniegt. To mēs visu darām. Bet tās spekulācijas un versijas, viņas ir un būs arvien vairāk, es pieļauju dažādas. Jūs pieļaujat, ka tā traģēdija var izmantot arī kādiem sautīgiem vai biznesa vai politiskiem mērķiem, attiecīgi ar šādām savstarpējām apsūdzībām vai norādēm. Protams, tur ir augsne gan patiesiem, gan nepatiesiem apgalvojumiem, kā mēs zinām. Skaidrs, ka tur būs politika, par to nav nemazāk šaubu. Mums valstī vienmēr viss beidzas ar politiku, bet runāt par konkurentiem. Konkurēt vieta, jā, tas nav nemaz tik slikta ideja aiziet pie konkurentiem, nofotografēt kaut kādu caurumu sienu, tolēt, un pēc tam to ievietot internetu, un neviens to veikalu vēl 2 mēnešus neapmeklēs. Bet kam tad tagad ticēt, kā to uzticēšanos atgriezt, kam tad cilvēki vispār uz ko var paļauties? Tas ir jautājums par to, ko esmu minējis. Vajag vai nu atjaunot būvinspekciju, kas varētu veikt regulāri pārbaudes tās ekas, kas ir jau nodotas eksploatācijai, vai dot lielākas tiesības pašvaldību būvvaldēm, lai viņi varētu to veikt, lai būtu grafiks, ka 2014, 2016, 2018. gada šajā mājā tiks veikts pārbauds, un arī, lai cilvēki redzētu, pēdējā pārbaude bija pirms pusotra gada. Lai tā informācija būtu visiem pieejama. Bet tad būvvalde, vēlreiz precizēšu, ja pareizi sapratu, nevar veikt pārbaudi ēkās, kas jau funkcionē un nodotas eksploatācijā. Jau. Īpašnieki var arī pateikt, ka jūs to arī nevarat darīt, tas ir privāti īpašums. Ja vienkārši lūkojamies uz potenciālo bīstamību, tad ne tikai publiskās celtnes, bet arī dučiem, varbūt 10, varbūt 100 dzīvojumu māju, kas ir krīzes laikā būvēts pēc principa ātri uzcelt, lēti pārdot, visās var šādu potenciālo bīstamību saskatīt. Ja mēs turpināsim tagad tematu, godīgi sakot, par visiem draudiem, visas mājas, tad mēs vienkārši pacelsim milzīgu paniku pilsētās, gan atturētos patreiz no tādiem izteikumiem. Nē, mērķis jau, kā mēs saprotam, nav paniku celt, bet mēs to varam mierīgi izraisīt, jo skaidrs, ka cilvēki tagad uztver maksimāli sāpīgi visu, un tas ir saprotams, tad savādāk arī nevar būt. Aicinu pirmam kārtam Saeimas kolēģis no visam partijām, sākot no vienotības un beidzot ar saskaņu vienoties un veikt izmaiņas būvniecības likumā, lai speciālisti, vienalga vai tie ir valsts speciālisti un būvinspektori, vai tas ir pašvaldības būvinspektori, lai viņi būtu tiesības normāli rīkoties un izveidot kā sistēmu. Ka visi ekas, kur uztveras liels cilvēku skaits, ir drošas, tāpēc, ka tiek veikts regulāras pārbaudas. Patreiz atbilstoši likumam par ekas drošību atbild īpašnieks. Bet īpašnieki mēs būtu dažādi. Viena lieta, ka šī ēka tika vēl celta tomēr, tad būvvaldei tomēr bija viss pilnvars tur sekot līdzi, skaņot, tāpēc arī par šiem 6 cilvēkiem mēs tagad runājam, izmeklēšana būs. Ja sabiedriskā ēka sabrūk, un tā skaitā ar upuriem, par ko mēs diemžēl tagad runājam, pie tā paša mēra, kur laikā šo ēku cēla, kādai jūsuprāt ir jābūt politiskajai atbildībai par to? Ja 2009. gada nebūtu pieņemts tas likums, tad būtu skaidrs, kam ir tā atbildība. Patreiz tieši šī pārbaude arī noteiks, ja būvvaldes speciālisti izdarīja visu atbilstoši likumu un atbilstoši savām tiesībām. Tad problēma ir, ka būvvaldī nav pietiekuši daudz tiesību. Tad vainīgais būs kāds likums? Likuma neesamība, pareizāk. Šajā situācijā, ja attiecīgi tas būs būvvaldžu, konkrēti Rīgas šajā gadījumā Rīgas būvvaldes speciālistu vaina, tad tā ir pašvaldības līdz atbildība. Un tas nozīmē savukārt, ka jūs būtu gatavs atkāpties šajā situācijā, piemēram? Sagaidīšu sakamam pārbaužu rezultāts. Ja mēs runājam par jūsu izteikumiem iepriekšējiem, ka policijas rīcībā jau ir pietiekami daudz pierādījumu, lai jau tagad nolasītu vairākus spriedumus, jums ir zināms, par ko tad ir runa? Es, kā cilvēks, kas bija praktiski visu laiku pie Maksimas veikala, redzēju, cik intensīvi un kompetenti strādāja valsts policijas darbinieki. Es redzēju, cik daudz viņi izņem materiālus, kurus var izmantot tālāk izmeklēšanas laika. Un man ir pārliecība, ka policija varēs pabeigt šo izmeklēšanu ar rezultātu, ka tie, kas ir vainīgi, būs spiesti sēdēt cietumā.
Tikai tā pārliecība, kurā jūs pateicis A, pašlaik B neteiksiet. Es neesmu valsts policijas darbinieks, es vienkārši esmu šajā situācijā novērotais, kas redzē, kā strādā policisti, un es gribu izteikt paldies šiem cilvēkiem par viņu darbu, un izteikt arī pārliecību, ka to, ko es redzu, pabeigsies visdrīzāk ar veiksmīgu izmeklēšanu, un cilvēki sēdēs cietam. Mēs pietiekoši daudz dzirdējam glābšanas operācijas laika pārmetumu gan policistiem, gan arī glābējiem. Un mans pienākums bija, ka cilvēks, kas bija klāt visu operāciju laika, pateikt, ka policisti tiešām strādā intensīvi, godīgi un viņi grib sasniegt rezultātu. Pēc, ka parādījās baumas, ka ēka speciāli tiek jaukt nost, lai noslēpt pierādījumus, un es redzēju, ka tas netiek darīts tāda veida tieši otrādi. Visi demontāžu darbi notiek tāda secībā, lai netraucētu veikt paralēli izmeklēšanu, un tieši tāpēc es arī izteicu to publiskajā telpā. To atbildības tēmu turpinot, ko jūs varat sacīt par korupciju šajās būvniecības papīru, teiksim, tā lietās, kas attiecas uz Rīgas pašvaldību? Cik sarežģīta tā situācija tur varētu būt? Ja mēs runājam par pašvaldību, tad pašvaldības būvvalde visu laiku vaino, ka viņi pietiekoši ir piekāsīgi. Piemēram, es atceros vēl nesen, pirms pusgada vai gada, bija raksti par Rīgas pašvaldības būvvaldi. Attiecībā arī bija tie paši īpašnieki, Homburg grupa. Viņi sūdzies, ka viņiem ir grūti skaņot papīrus. Rīgas doma, ka vajag vēl atvieglot to sistēmu. Bet problēma ar to būvniecības likumu atkal, ka bija privatizēta būvu uzraudzība. Jo patreiz cilvēki, viņi jauc divas lietas - būvvalde, kas ir pašvaldības institūcija, un būvu uzraudzība, kas ir pēc būtības tagad privās pasākums. Pasūtītais, ja grib uzcelt māju vai kino zāli vai veikalu, viņš izvēlas būvniekus privātus, viņš arī izvēlas privātus būvu uzraugus. Un tie būvuzraugi ir atbildīgi par visu to, kas notiek būvniecības laikā, un būvvalde paļaujas tālāk uz būvuzraugu darbu. Tāpēc, ka būvuzraugs ir cilvēks, kas saņems atbilstošu certifikātu no ekonomikas ministrijas, viņš ir atbildīgs. Un esošā likumdošana nosaka, ka būvvalde ir tie, kas strādā ar papīriem. Ir atnest dokumenti ir sastādīti atbilstoši normatīviem, visi parakstīti no visiem certificētiem speciālistiem ar zīmogiem ir. Tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Es šeit ne tik daudz par to terminoloģiju, bet cieši par tiem papīriem jautāju par to, bet papīru lietās. Patreiz, ja mēs runājam par to, kas notiek būvvaldi, jau gadu ir jaunais priekšnieks, vairāk nekā gadu, viņš ir kopš 12. gada marta, kurš jau ir pietiekoši daudz izdarījis, runāt par kadru politiku, un es domāju, ka tie riski ir krietni zemāki nekā bija agrāk. Ja mēs runājam par korupcijas riskiem. Ir pamats būt pārliecībai par to praksē, atsauksmes vai vienkārši ticība, pārliecība, ka tā tam vajadzētu būt? Man nav atskaits par to, ka cilvēkiem maksā vai nemaksā kukuļus Rīgas domas darbiniekiem. Es strādāju pie tā, lai samazinātu tos riskus, liekot tos cilvēkus, kas grib sasniegt tādu mērķi, ka viņu vadītas iestādes korupcijas nav. Tas ir mans uzdevums. Un šīs priekšnieks, labi, mēs viņu nākotnē vērtēsim pēc pārbaudas jau, bet, ko viņš ir izdarījis līdz šim brīdim, viņš ir izdarījis pietiekoši daudz, mainot vecus kadrus pret jauniem. Sarunas nobeigumā gribētos jums arī vaicāt vēl par šo cietušo piemiņu, kas ir memoriāla celtniecība, ko jūs esat pieminējis kā iespēju, ko tur veidot šīs esošās jaunceltnes vietā par iespējamo demontāžu. Kā jūs redzat šo procesu turpinājumu? Runāsim ar zemes un ēku īpašniekiem, tas ir viens, un ja mēs runājam par to, kas varētu būt saturs, vai tas ir memoriāls, vai tā ir piemiņas vieta, vai tas ir vienkārši skvērs, vai strūklāk, vai kaut kā savādāk, par to jau kāda veida mēs to izdarīsim, par to lemsim visu kopā ar idziniekiem. Kāda ir jābūt formai un saturam tai piemiņas vietai. Bet sarunas ar īpašniekiem, jūsuprāt, ļauj prognozēt, ka būs iespējams tur veidot kādu piemiņas vietu, jo līdz šim tur izskanējis, ka hipotēka varētu traucēt visu pasākumu. Nē, hipotēka tas ir cits jautājums. Jautājums ir par to, kādā stāvoklī ir 12 stāvu māja. Un jautājums nav par hipotēku. Ja māja ir droša, tad arī nav jautājumu ar hipotēku. Ja jau māja nav droša, tad vienalga ir tur hipotēka vai nav. Viens neatļaus tālāk attīstīt projektu, kas nav droši. Tas ir tik un vienīgi tehniska rakstura jautājums, to pateiks eksperti. Bet šaubos, ka kāds gribēs tuvākajā laikā, un arī ne tikai tuvākajā laikā, bet arī nākotnē kaut ko būvēt Maksimas vietu. Šaubos, kā arī Rīgas doma šai situācijai kaut ko plānot, saskaņot. Un risinājums būtu, tieši zaļo zonas, skvērs un piemiņas vieta tiem cilvēkiem, kas tur gāja bojā.
Rīgas mērs Nils Ušakovs, paldies par sarunu. Atgādinu, ka šodien vienos dienā Rīgas domas ārkārtas sēde, lai lemtu par pabalstiem bojā gājušo tuviniekiem un cietušajiem, kā arī būvvalde iepazīstinās deputātus ar savām pilnvarām un kā notikusi sagrūšā veikala būvniecības pirmās kārtas saskaņošana. Stīvs Lots